Brauksim mājās? Esiet sveicināti manā rudens vakara rutīnā. Es izdomāju, ka šo vakara rutīnu es varētu filmēt nedaudz savādāk kā savu rīta rutīnu. Rīta rutīnā man bija tikai voiceovers, tāpēc es izdomāju, ka šo vakara rutīnu es varētu filmēt tādā kā vlog stilā, runājoties ar jums un, protams, iekļaujot arī voiceoveru, kur nepieciešams. Bet jā, parasti es teiktu, ka mana vakara rutīna sākās ap 4:00 vakarā. Vismaz es visus savus darbiņus cenšos pabeigt 4:00 vakarā. Nevienmēr man tas sanāk, bet es ļoti cenšos, lai 4:00 es varētu aiztaisīt datoru ciet un nekādu steidzamu darbu man vairs nav palikuši. Protams, mana ikdiena ir ļoti dažāda. Dažreiz es esmu pie datora, citreiz es filmēju kontentu, citreiz es fotografējos. Katrā ziņā katra diena ir savādāka, bet šodien bija tā diena, kad es pabeidzot visus darbus pie vīra, atbraucu mājās un atbildēju uz dažādiem ēpastiem, rediģēju video, veicu dažādus zvanus, kas man bija jāveic. Un jā, dotajā brīdī pulkstens ir 4:07 un es ar vislielāko prieku varu teikt, ka es esmu izdarījusi visas dienas svarīgos darbiņus. Pabeigšu dzert savu kafiju un došos pakaļ mazajam runcītim. Es pēdējā laikā viņu vienmēr cenšos no dārziņa savākt jau 4:00, jo es neatceros, vai es esmu jums to stāstījusi. Ir ļoti liela starpība, kādā viņš ir garstāvoklī, ja es viņu savācu, piemēram, 4:00 vai ja es viņu savācu 5:00. Tāpēc dienās, kad es varu savākt viņu 4:00, es dodos, tāpēc jā, dienās, kad es to varu, es esmu viņam pakaļ nedaudz pāri 4:00. Lights out, I'm your favorite. Too many ways, been in your place, there's delays. Added up plus signs, zeros on the table. Driving and vibing, bring the beat later. Wanna make it bigger, just a little bit of flavor showing up to my space, I'm a fashion dealer. I'm your biggest bidder, meet me in the middle. I just don't wanna settle under these lucid dreams. I'm not just a visionary, it's all making sense to me. Not a basic, ain't no ordinary. Stay put, we gon' get higher. You're the product of you buy. Ko tev goju? Labi, ko darījāt šodien? Tie nav tavi cimdi, Markus. Brauksim mājās? Jā!
Nezinu, kā jūs, bet es atnākot mājās praktiski vienmēr uzreiz pārģērbjos ērtajās mājas drēbēs, lai varētu komfortabli pavadīt vakaru ar savu ģimeni. Un šķiet, Markus ir pārmantojis šo īpašību, jo arī viņš praktiski vienmēr uzreiz pārģērbjas ērtajās mājas drēbēs. Atbraucot mājās no dārziņa, pirms es ķeros klāt vakariņām, es vienmēr cenšos pavadīt laiku kopā ar Markusu, spēlēties ar viņu, darīt to, ko viņam tajā dienā gribās, jo es esmu sapratusi, ka tas ir labākais laiks, lai veltītu nedalītu uzmanību, līdz ar to bērns ir priecīgs, laimīgs, un kā redzat, prieks tiešām ir neizmērojams. Tā, esam atpakaļ mājās, savācu mazo runcīti no dārziņa. Esam šodien ļoti labā noskaņojumā, kas, protams, ka ļoti priecē. Atbraucām mājās, mazliet ar viņu paspēlēju, palīdzēju salikt viņam trasi. Es šo trasi nopirku Pepko un godīgi viens no labākajiem Pepko pirkliem. Jau 3. dienu viņš ir tik ļoti aizņemts ar šo trasi un neko citu negrib darīt. Ja es atradīšu šo te trasi arī internetā, es noteikti atstāšu linku. Saliku trasi, paspēlējāmies, un tagad pulkstens ir 5, gandrīz 5:30, un es sākšu ķerties klāt vakariņām. Un šodien vakariņās es gribu uztaisīt čili con carne. Nekad neesmu taisījusi, bet ļoti gribās kaut ko tādu sildošu. Tā kā jā, atradu recepti internetā. Jā, būtu tikai labi, ja es tagad viņu atrastu receptē. Atradu recepti, atstāšu, protams, ka video aprakstā. Mēģināsim uztaisīt čili con carne. Nu tā, laiks taste testam.
Izcili. Man prasītos vairāk garšvielu, bet, es negribēju pārspīlēt, jo es tomēr taisu ēdienu visai ģimenei, un mums, protams, ir mazs bērns, bet jā. Pievienošu siraču. Iesaku, protams, šo ēdienu taisīt ar čili, ja vien jums nav bērni. Labu apetīti, Markus! Labu apetīti!